Sveiciens! Kaut kas .Rīga, kaut kas nedaudz, kaut kas īpašs, kaut kas, kas jāpiedzīvo. Mēs kopā ar Tomu un Odatu būsim ceļazīmes dažādās kultūras un ne tikai norisēs Rīgā, jo dzīve mīl dažādību, mēs tai skaitā, un arī tu vari to piedzīvot. Nedēļas notikums grupas Instrumenti koncerts Arēnā Rīga, kas pārsteidz koncertu apmeklētājus ar īpašu enerģiju un spēju vienlaicīgi sasniegt katra klausītāja sirdi. Īpašo koncertu radīja teju 100 cilvēku komanda. Koncertam tika radīta īpaša scenogrāfija, 195 kvadrātmetru LED ekrāns un jaunradīti tērpi, kurus veidoja modes māksliniece Una Bērziņa. Vai tu zināji, ka kopumā tika radīti 27 apģērbu gabalu komplekti, izmantoti 43 metri auduma. Konceptuāli izmantota melnbalta krāsu gama ar sarkaniem akcentiem, kas radniecīgi instrumentu mūzikai. Jānis un Reinis koncerta laikā pārģērbās 3 reizes. Neskumstiet tie, kuri nepagav izbaudīt grupas jaudīgo koncertu, jo viss turpināsies ar Ziemassvētku koncertūru priecīgu Ziemassvētkus visā Latvijā. Ķermeni var kustināt mūzikā, bet var tam arī likt locīties no smiekliem. Sievišķības dzirksts un humors, ko lieliski pieprot divas dīvas improvizātors, kuras šonedēļ piepildīja zāli ar smiekliem un jokiem savā jaunajā improvizācijas izrādē. Divas dīvas, šodien meitenes džairis, aiziet solis apakaļ un pa labi, un apakaļ un pa kreisi, un super, un laižam. Tātad jums šonedēļ ir izrāde divas seksīgas ar Dānu Belu. Pasakiet man, kas ir seksīgi improvizācijā? Improvizācijā ir seksīgi, ka ir tik labi, ka šķiet, ka ir iestudēts un spontanitāte. Ok, veiksmes stāsta improvizācijā nosauc 3 veiksmes. Laba galva, lieliska publika un tāds atbalstošs un dzirdīgs partneris. Izcili. Aneta, kas ir improvizācijā 3 fakapi vai izaicinājumi? Ja tu aizmirsti, kā sauc tavu partneri, skatūs, ko viņš nodefinēja, kā viņu sauc, un ja tu sasalsti, un ja nestrādā miķi. Un ko tad visu dara? Tu lien ārā, tu improvizē. Savukārt mēs, superīgi meitenes, improvizējam dejojot, pat necerēju, ka iznāks tik sakarīgi, ka viss jums sanāks. Apsveicu jūs ar to. Un man šķiet, ka pats galvenais ir tas, ka mums riņķo asinis no šīs kustības, un tas nozīmē, ka mēs esam dzīvas. Kurš izvērst? Aizvadītajā nedēļā asinis strauji riņķoja arī kaislīgiem modes mīļotājiem. Galvaspilsētu iekaroja mode jeb Riga Fashion Week, kas šogad svinēja 20 gadu jubileju. Vai tu zināji, ka 20 gadu laikā sarīkots 670 pilna mēroga modes skates? Modes nedēļā piedalījās zīmoli šoreiz no 6 valstīm. 3 dienās kopskaitā 12 modes skates un citi ar modu saistīti notikumi, kuros piedalījās 60 atlasītas modeles kastingā un 30 modeles, kuras atlasījuši dizaineri. Īpašu uzmanību izpelnījā zīmola Amorāli rebranding pasākums jeb dzīvā performance, kuru kopā ar Amorāli veidoja atpazīstamais modes mākslinieks Fjodors Podgornijs. Tērpos radīta sadursme grunge stils sinerģija ar glamūru. Laikmetīgā un inovatīvā scenogrāfijā perfekti darbojās atpazīstams mākslinieces, mūziķis, literātis un citas sava aroda spīdošas personības. Šajā modes nedēļā arī vairākas citas skates izcēlās ar īpašu scenogrāfiju, taču mūsu favorīts talantīgās Ivetas Vecmanis skate, kuru palīdzēja radīt arī dizaineris Mārts Ziemiņš. Čau, Mārts! Mums rezultāts patika! Modes kaislības ir ne tikai uz mēles, bet jau 20 gadus arī skatītāju rindās, kur netrūks dažādu frīku un modes fanātu, jo fashion is passion. Savukārt līdz 7. decembrim tu vari paspēt iegriezties Rikas galerijā, kur Rasas Šmites un Raita Šmita izstāde Sensorās dzīles ļauj izjust dabas un tehnoloģijas satikšanos neparastā veidā. Imersīvā izstāde piedāvā apskatīt aizraujošu instalāciju, kuras centrālais tēls ir zināmais Irbenes radioteleskops, iekārta, kas jau vairāk nekā 25 gadus tiek izmantota astronomisko pētījumu nolūkos. Izstāde ar skaņu un gaismas palīdzību atdzīvina šo unikālo objektu, piedāvājot ieskatīties visuma un zemes miedarbībā. Sensorās dzīles ir daļa no Rikas mākslas un zinātnes festivāla, kura ietvaros var apskatīt arī izstādi Simbiotiskās maņas. Tā gan būs vērojama Nacionālajā bibliotēkā. Un tagad saspicē ausis gardēži. Rīgā no 28. oktobra līdz pat 10. novembrim norisinās Rīgas restorāna nedēļa. Tajā piedalās 64 restorāni, katrs piedāvājot ko savu. Mārtiņa, restorāna nedēļas lielākais prieks? Cilvēku apjoms. Vilšanās?
cilvēku apjoms no Latvijas. Kas ir kaut kāds izaicinājums restorāna nedēļā? Izdabāt, jo Latvijas vidējais ir visprasīgākais cilvēks pasaules. Jo viņš visu zina. Tas gan ir fakts. Restorāna nedēļas lielākā vilšanās. Kad neatnāk viesi. Lielākais prieks? Kad atnāk ļoti daudz viesi. Kas ir izaicinājums? Izdarīt tā, lai vairumam garšos. Tas tiešām ir izaicinoši, jo mums garš katrs savādāk. Jā, labi. Un kas ir tavs lielākais tagad restorāna nedēļas hīts vai Jā, es gribētu teikt, ka šī te nobridinātā gaļa, tas, kas ir labākais un garšīgākais, jā, mēs drusku nogaižam malas, uzcepjam un ir garšīgi. Visu cieņu pavāriem, kuri jau tā sits kā plika pa nātrēm un stuktē savus biznesus un lolojumus, tomēr spēj vēl šito paveikt. Novērtējam to un atbalstam Latvijas šefīs. Kaut kas .Rīga pirmā epizodu finišē. Lai nepalaistu garām, abonē mūsu kanālu un tiekamies novembrī. Ja tas tev bija noderīgi, ieraksti komentārā. Čau!